Labdien, darbie skatītāji! Gan TVNet portālā, gan arī dažādās Facebook lapās. Sveiciens gan visiem TVNet lapas skatītājiem. Olas ir spēks, Lapna, Baltiko, Eldusa. Visos šajās Facebook lapās šodien tiek straumēta šī diskusija. Mans vārds ir Artis Ozoliņš, un turpmākās stundas laikā mēs parunāsim par patiešām aktuālu un nozīmīgu tēmu, kas ir arī dienas kārtībā un kas nākotnē atstās pozitīvu ietekmi mūsu nākamajām paudzēm, sabiedrībai kopumā. Mēs, protams, runājam par ēdināšanu izglītības iestādēs un to līdzsvaru meklēšanu starp veselīgu dzīvesveidu, veselīgu uzturu, zaļo iepirkumu un, protams, arī tām budžeta iespējām, kas ir patiešām plašas tēmas šodien mums priekšā. Un mēģināsim atrast to balansu starp teoriju un praksi un iesim tādā risinājumu ceļā, lai iedotu arī no profesionāļu puses risinājums šīs tēmas uzlabošanai. Jo teorētiski mums ir Veselības ministrijas virzītais sabalansētā uztura šķīvis, kas ir savā ziņā tāda kā ceļa karte un pamācību, kā arī ēst veselīgāk, kā kopumā justies labāk, jo sabalansēts uzturs visnotaļ ir priekšnoteikums arī labai pašsūtē, labai veselībai un veids, kā izvairīties no virssvara, jeb liekā svara radītajām problēmām. Teorētiski Latvija, kā Eiropas Savienības dalība valsts, ir apņēmusies arī sasniegt zaļā kursa mērķus, tostarp arī starp iepirkumiem, kas ir instruments visnotaļ galvenais Latvijā dažādu pakalpojumu un preču iegādēji. Tas visnotaļ rada un iet uz ne tikai labākās cenas principu, bet arī kvalitāti un, protams, arī savā ziņā stiprina ilgspējīgu aprits ekonomiku. Ja mēs skatāmies uz praktisko pusi, tad, protams, gan tas, ko māca skolās, gan arī tas, ko realitātē skolēni un pirmskolas audzēkņi šķīvos saņem, tam ir tieša ietekme uz veselību. Kā tie teicienā, tu esi tas, ko tu ēd. Visnotaļ. Un savā ziņā arī bērni skolās caur savu uzturu ikdienā iegūst arī vērtīgas zināšanas un praktisku redzējumu par to, kas tad ir labs uzturs, kas arī var veidot uzskatus arī esot jau pieaugušā kurpēs. Un, protams, ja mēs paskatāmies vēl uz to praktisko pusi, tad, lai arī ietu līdzi dažādiem Eiropas Savienības standartiem un ieviestu maksimāli labu un efektīvu arī sistēmu, tas, protams, prasa investīcijas un, kā piemērs, šodien Latvijas olu ražotāji ir ieguldījuši vairāk nekā 40 miljonus eiro modernizācijā, lai varētu sasniegt Eiropas Savienības uzstādītos standārtus līdz 2027. gadam, nodrošināt visām brīvu uzturēšanos. Tas, protams, kā esam arī redzējuši veikala plauktos, atspoguļojās arī cenā, taču tur mēs nonākam līdz konkurences jautājumiem, vai mūsu kaimiņi tikpat labi iet līdz standartiem un beigās, kuru produktu mēs izvēlamies. Ļoti daudz dažādas interesantas tēmas, ko šodien mēģināsim šeit apskatīt un atrast to balansu. Un tāpēc ar mums šodien ir plašs runātāju spektrs ar mums kopā. Pirmkārt, iepazīstinu šodien ar Rīgas valsts pilsētas pašvaldības, izglītības, kultūras un sporta departamenta, izglītības pārvaldes, izglītības atbalsta nodaļas galvenā speciālista eksperti Ingrīdu Milleri. Sveicien, Ingrīda! Labdien! Tālāk, kā nākamais viņai blakus, Latvijas apvienotās putnkopības nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Gaigals. Jānis, sveicieni! Labdien! Tad prieks sveicināt mūsu vidū arī galveno cilvēku Latvijā par iepirkumiem. Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs Artis Lapiņš. Sveicien, Arti! Tad tālāk cilvēks, kurš pārredz ēdināšanas nozari tādā praktiskā līmenī. Tas, protams, ir Ēdinātāju apvienības valdes loceklis Guntis Bredovskis. Labdien! Sveicieni! Un mums arī attālināti aicina arī pieslēgties šodien sarunai Latvijas diētas un uzturu speciālistu asociācijas valdes locekli un uzturu speciālisti Olgu Ļubinu. Olga, sveicieni! Vai dzirdat mūs un vai redzat mūs šodien? Jā, sveicināti! Sveicieni, Olga, prieks redzēties. Esam visi uz līnijas, un uz līnijas esam arī ar jums, dārgie skatītāji. Aicinu arī iesūtīt jums jautājumus. Neturiet jautājumu zem pūra, tiklīdz kaut kas nāk prātā, sūtiet mums savus jautājumus. Un aicinam izmantot šodien konkrēti TVNet Facebook lapas
tiešraides komentāru sadaļu. Es ceru, ka sūtīsiet savus jautājumus tikpat aktīvi kā iepriekšējā šīs sērijas diskusijā, un tad tie nonāks arī šeit mums priekšā. Sākumā nedaudz iesildīsim tēmu, arī katram tā iespēja arī paust savu viedokli. Garš ievads no manas puses. Ceru, ka trāpījis pareiziem uzsvariem, ja kaut kas palabojums droši arī papildiniet. Bet tas mūsu šīsdienas diskusijas jautājums ir par to, kā iedzīvināt to teoriju, tās labās domas, kas ir ieliktas, kā lietām vajadzētu būt un notikt. Kā tas viss ir realitātē, ir praksē, kā mums ar to sokās. Mēģināsim katrs tā plus mīnus 2 minūtēs maksimums iekļauties, iziet arī cauri. Jāni, sāksim ar jums. Jā, paldies! Katrā ziņā mūsu šīdienas tēma ļoti cieši ir saistīta arī ar to, ko šobrīd dara Zemkopības ministrija. 6 darba grupās runājot par veselīgām pusdienām skolēniem skolās. Ne tikai pusdienām, bet kopumā skolēnu ēdināšanu. Un mēs, protams, esam aktīvi iesaistījušies. Mēs pilnībā atbalstam to mērķi, kas tur ir teikts, ka tas ir pirmkārt ir veselīgs uzturs skolēniem. Otrkārt, lai tas būtu atbalsts vietējiem ražotājiem. Un vēl pie tam, lai tas būtu atbalsts vietējiem ražotājiem, kurš ir maksimāli tuvu skolai. Līdz ar to mēs arī šī zaļās vienošanās, jeb zaļā kursa uzdevumus varētu risināt. Un, protams, putnkopība kā nozare, kas attiecīgi pārsvarā tā ir olu ražošana un putnu gaļas ražošana, mums ir pamats teikt, ka šie produkti ir ļoti veselīgi un ļoti nepieciešami cilvēkiem. Un par pārējo es noteikti vēl detalizēti stāstīšu. Kas ir šobrīd tas galvenais, ko arī putnkopji grib uzlabot kopumā sistēmā? Tas ir šis te uzsvers uz vietējo produkciju? Nē, mēs kopumā atbalstam šo te pieeju principā, jo ir visdažādākās nianses. Mēs zinām, ka ir ļoti sarežģīti gan ēdinātājiem, gan iepērkot produktus, gan iepirkumu sistēmu kā tāda. Bet mēs ļoti ceram, ka šī sistēma tiek skatīta kompleksi. Jo kāds punkts, atsevišķs punkts īsti nedarbojās, tā pēc būtības nedarbojās visa sistēma. Un līdz ar to mēs esam ieinteresēti, lai tas darbotos, un arī šīs dienas rezultāts būtu arī pozitīvi tādi priekšlikumi, kādi šķēršļi būtu jānoņem. Kas būtu labāk jāizdara, lai tas pēc tam rezultātos, kā sistēmas reālijos uzlabojumos. Patiesi sistēma kompleksa, un Ingrīda šobrīd neapskauž šodien jūsu lomu šeit Rīgā. Protams, ļoti daudz skolas, ļoti daudz arī ēdināšanas pakalpojumu, kas sniedz. Kāds redzējums no valsts pilsētas puses? Runājot par to teoriju un par praksi, ir tā, ka faktiski visās izglītības iestādēs tiek bērni ēdināti balstoties uz normatīviem aktiem, uztura normām, kas ir sen izstrādātas, ir labotas un domājam par vēl kādu labošanu. Un savukārt šīs uztura normas ir izstrādātas uz veselīgu uzturu ieteikumiem. Cik tad, un kas tad ir tas tajā veselīga uztura pamatā, tomēr ir šī līdzsvarotā, tāda uzturvielu uzņemšana, ja tā var teikt. Ja? Un līdz ar to, teiksim, ja skolas to dara, izstrādā ēdienkartes atbilstoši šīm uztura normām, tad gribētos teikt, un tā arī lielākoties ir, ka skolēni saņem veselīgu uzturu. Bet varbūt problēma vai jautājums ir tajā citā, kur mēs varbūt tālāk runāsim par to garšu. Ja? Teiksim, viņi gribētu varbūt, lai šiem ēdieniem būtu savādāka garša, jaunāka garša, interesantāka, daudzveidīgāka garša. Tas varbūt ir tas klupšanas akmens. Bet teiksim, runājot par to sabalansēto vai veselīgo, es gribētu teikt, ka praksē tas arī strādā. Gunti, pieminējām garšas, protams, reiz viss skats uz ēdinātājiem, kā ir tas teorija un prakse, kā to iecerēt, to izdodās realizēt dzīvē, jo skaidrs, kā arī Jānis pieminēja, tā sistēma ir kompleksa, ir daudz dažādu aspektu, kas to ietekmē. Ir skaidrs tas, ka ēdinātāji vadās pēc 2 lietām. Tas ir noteikumi, un otrs, kā ir iepirkums organizēts no pašvaldības vai iestādes, tad kādi tie šie noteikumi, ko viņi ņēmuši vērā,
kas ir ielikts kritērijos, kas kvalifikācijā un citos noteikumos. Attiecīgi pēc šiem kritērijiem, pēc šīm prasībām arī tiek organizēta ēdināšana. Protams, jāsaka tā, ka tas vispār par skolēnu ēdināšanu, viss tas laukums ir diezgan plašs. Un tur jāskatās, teiksim, iesaiste. Tagad pašlaik arī notiek Zemkopības ministrijas iniciatīvā, ka daudzas institūcijas, organizācijas tiek iesaistītas, lai nāktu ar saviem priekšlikumiem, kas tad īsti ir jāuzlabo. Par tām pašām garšām runājot, šeit ir vienkārši tāds ļoti aktuāls jautājums par darbinieku pieejamību darba tirgū, ja? Un par pašā skolas vai mācību iestādes prestižu, cik prestižu tur ir strādāt. Jo noteikti darba tirgū ir pavāri, kas varētu gatavot garšīgāk, labāk, bet cik prestižs ir šis darbs. Jā, šīs diskusiju ciklā jau pirmajā sērijā tika daudz runāts arī attiecīgi par šo tēmu un arī lika uzsvaru uz to, ka pavāri ir tie, kur kompetencē ir radīt arī šo garšu, to noteikumu ietvaros, bet runājot par noteikumiem, Arti, iepirkums, kā Gunts minēja, ir tas, pēc kā vadās, kāds ir tas kopējais process iepirkumā, kur tā teorija ar praksi saskarās un kur ir kādas varbūt arī vietas uzlabojumiem no visiem iesaistītiem? Vietas uzlabojumiem viennozīmīgi ir un jāsaprot, ka mums ir ļoti daudz pamatotu gaidu, ko mēs sagaidām, ko mēs saņemsim iepirkuma rezultātā, līguma izpildes rezultātā. Un iepirkums droši vien ir tas brīdis, kad viss šīs gaidas ir jāpārvērš, vismaz kā minimums apsolījumā, arī to izdarīt un pēc tam arī jānokontrolē izdarīšana. Un es tādā ziņā neapskaužu iepirkumu speciālistus. Viņiem ir ļoti sarežģīts darbs. Protams, viņus arī nevar izdalīt kā vienus. Ja tika pieminēti pavāri, vēl ir ļoti daudzi, kas iesaistās, lai rezultāts tiktu sasniegts. Bet tas iepirkums ir tas brīdis, kur mēs to redzējumu, kā mēs to izdarīsim, saliekam kopā. No otras puses, iepirkuma regulējums pats par sevi ir, var salīdzināt ar instrumentu kasti, no kuras ir jāmāk paņemt pareizs instruments. Ja mēs paņemam nepareizu, tad visdrīzāk mēs sasniegsim rezultātu ne tik labu kā ar pareiziem instrumentiem. Un otra, varbūt tāda bišķi no vēl aspekts, kas ir, un viņi aspekti tiek arī Zemkopības ministrijas darba grupās tiek diskutēti ļoti plaši, un iepirkumu apakšgrupa ir, ja nemaldos, viena no plašāk apmeklētājām, un arī šīs diskusijas ir diezgan plašas. Bet ir, protams, jāatrod, kā arī šo administratīvo slogu sabalansēt, lai katra laba ideja parasti nāk ar blaknēm. Un tā blakne ir administratīvais sloks, kas ir gan iepirkuma veicējiem, gan arī pēc tam piegādātājiem izpildot. Un, protams, mēs nevaram aizmirst arī piegādātājus, ražotājus, kuriem ir jāvar ienākt šajā sistēmā, piedalīties un piegādāt savus produktus. Tas ir jāatrod šis balanss, un pie tā arī mēs strādājam. Ļoti labi, Olga. Tāds skats uz to rezultātu visticamāk, ja mēs runājam par tām sistēmiskajām lietām. Tu, Olga, un arī tevis pārstāvotā asociācija, kā zina, arī ir veikuši arī pētījumu un redz to realitāti. Kā ir ar to teoriju realitātē? Lūgums ieslēgt mikrofonu, Olga. Jā, paldies. Kas attiecās uz realitāti ir jāsaka diezgan bēdīga, jo galvenais, ko mēs redzam, arī vērtējot, teiksim, arī slimības un profilakses kontrolas centra datus attiecībā par bērnu antropometriskiem parametriem, mēs redzam, ka mums ļoti strauji pieauga aptaukošanas izplatība, tie ir jau gandrīz 29%. Pirmklasnieku ar lieko svaru vai aptaukošanos. Un tas, ko mēs redzam no iepriekšējā gada konkursu rezultātiem attiecīgi par labāko skolu ēdinātāju, mēs redzam, ka, diemžēl, šis galvenais punkts atbilstība MK noteikumiem 172 ārkārtīgi bieži netiek izpildīts. Mēs tajā, kad plānojam attiecīgi šos kritērijus, veidojot konkursu nolikumu, mums jau likās, ka šīs punkts ir a priori pašsaprotams, ka tas būs tā kā ķeksīšu pēc, teiksim, godīgi, bet attiecīgi mums atdara ļoti liels ēdinātāju un skolu klāsts,
kas neatbilst šim kritērijam, un līdz ar to mēs nevaram tālāk viņu izvērtēt. Līdz ar to, jā, pirmais, ko mums vajadzētu tiešām izvērtēt, cik ļoti ēdinātāju piedāvātais, šis ēdienkartes izstrādātas atbilst tam, ko mēs sarakstam uz papīra, un kas ir noteikts aktos attiecīgi. Tas ir, protams, ka papīrs panes visu, un uz papīra var izskatīties ēdienkartes arī ļoti skaisti un prezentabli, bet attiecīgi mēs arī zinām, ka dažreiz, piemēram, pavāri, lai uzlabotu garšu, atnes savu salas trauciņu, cukuru trauciņu, jā, un attiecīgi pievieno vēl kaut ko papildus, jo tā ir reālā dzīve. Un pavāri, protams, grib pabarot bērnus, un lai tie arī ir, kā saka, pāēduši un laimīgi un varētu mācīties. Es arī nedaudz precizēšu, lai skatītāji saprotu, minētie ir ministrs kabineta noteikumi par uzturu normām izglītības iestādēm, noteikumi, kas iedod to lielo rāmi. Olga, vai te ir vēl kāds ieskats jau tādā, kā mēs ejam uz tiem risinājumiem? Šodien viens ir tas, ka varbūt no papīra nepārakstās realitātē, bet ir kādi jau ieteikumi, redzējumi par to, ko var darīt labāk skolās? Viennozīmīgi tā ir ne tikai uzturu mācību ieviešana pašiem skolēniem, bet attiecīgi mums tiešām vajadzētu krietni vairāk strādāt pie tā, lai izglītotu un motivētu pašus pavārus. Jo arī, kad man pašai bija pieredze strādājot ar vienā projektā, kas attiecīgi arī balstās uz to veselīgo ēdināšanu skolās, tas bija liels pretreakcija arī no pavāriem, kad tiek piedāvātas jaunas receptes, jaunās idejas, tad bieži vien pavāri negrib kaut ko ieviest jaunu un mēģināt jaunu, jo tas arī tā kā papildus noslogo viņu ikdienu. Tāpēc arī tas būtu tas lauciņš, kur vajadzētu strādāt aizvien vairāk. Jāni. Tika pieminēts recepts, un uzreiz radās ideja, ka varbūt, ka tieši mūsu asociācijai ir arī jāpiedāvā kaut kāds cits recepts, jo rodās tāds stereotips, ka, piemēram, olas ir tikai un vienīgi brokastu ola, labākajā gadījumā viena, un ar to arī viss beidzās. Īstenībā tā tas nav. Manuprāt, ir īstais brīdis pateikt dažus vārdus arī par šiem produktiem. Jo tad, kad skatās šos te noteikumus 172. un veselīgo uzturu šķīvi, tad viena ceturtā daļa ir olbaltumvielas. Olbaltumvielas pašā savā nosaukumā ietver olbaltumu. Un es teiktu, ka ola ir tāds absolūti unikāls produkts, kur ir iekodēta. Tas ir kāds dzīvības lego. Tur ir visas mikrovielas, kas vajadzīgas ir dzīvības radīšanai. Un līdz ar to šis produkts un arī pēc tam putnu gaļa ir tas, kas mums ir noteikti būtu nepieciešams vēl lielākā apjomā. To arī statistika uzrāda. Ja drīkst, es palūkšu ieslēgt arī tos pāris slaidus. Jā, varam uzlikt arī slaidus uz ekrāna. Parādīt. Mēs noteikti pieskarsimies pie šiem jautājumiem, ka mēs domājam ne tikai, ka veselīgi uztur, bet lai arī mūsu uzturs un visa dzīvesveids būs racionālāks un tātad arī mūsu idejas būtu zaļākas. Un katrā ziņā ir skaidrs, ka, ja mēs runājam par olām un putnu gaļu, tad tā ir nozare putnkopība, kas atstāja vismazāko ietekmi uz apkārtējo vidi. Un to rēķina mērot CO2 apjomu pret kilogramu dabīgā proteīna. Lūk, un arī, es noteikti pieskarsimies arī jautājumam par izmaksām, jo viennozīmīgi to rēķina ēdinātāji iepirkumos tiek ņemts vērā un tā tālāk. Objektīvi ir skaidrs, ka olas un putnu gaļa ir izmaksu un ietekmes uz vidi ziņā pats racionālākais atkal šis te proteīns attiecībā pret CO2 un tā tālāk. Mēs skatāmies arī šos sega emisijas avotus. Lauksaimniecība ir liela sadaļa noteikti, un tur arī ir kūtsmēsla apsaimniekošana un lauksaimniecības dzīvnieki un tā tālāk. Un atkal mēs redzam šo pozitīvo sadaļu, kas var uzlabot, palielinot īpatsvaru. Es nekādīgi negribu aģitēt par to, ka no kaut kā cita atteikties, bet vienkārši šo mūsu putnkopības nozares produkciju
par to piedomāt vairāk, izmantot vairāk, un mēs centīsimies visādi atbalstīt. Šeit mums ir statistika un dati, kas parāda to efektivitāti no dažādiem skatu punktiem, ne tikai no enerģētiskās vērtības, bet arī domājot par ilgspēju. Bet es saklausīju tajā ievadā, ka tā ietekme uz to, kas tad beigās parādās šajā ēdienkartē, ko tad beigās skolēni ēd ikdienā, ka tā ietekme ir ļoti daudz dažādās pusēs. Kā rokās šobrīd ir? Kas varbūt ir tie galvenie virzītāji spēki, kas var ieviest tās pozitīvās pārmaiņas? Jo viens ir iepirkums, tad tālāk ir realizācija jau pavāru līmenī, ir skaidrs, ka ir produkti un ir noteikti. Drīkst jautājumu par iepirkumiem? Droši. Tas nav par Rīgu. Tas nav par Rīgu, bet manā rokās nonāca iepirkuma dokumentācija uz 25 lapas pusēm. Viena attiecīga pašvaldība, liela pašvaldība, kur kādas 11 skolas ir, iepirkums uz 25 lapas pusēm, ļoti detalizēts un skatoties, katrā ziņā mazās saimniecības, tur bez jurista tur cauri galā netiek ar to iepirkumu. Un tad man ir gan pašvaldībai, gan iepirkuma uzraudzības birojam jautājums, vai ir kādas idejas, kā varētu novienkāršot šo sistēmu, lai atbilst šīm birokrātiskajām prasībām, bet lai tomēr lietošanā būtu vienkāršāk un vienkāršāk lietot visiem, kas to gan organizē, gan arī mazajiem ražotājiem, visa veida ražotājiem, Latvijas ražotājiem. Kā sāksim, Arti? Droši vien mums jāsāk vairākām lietām skatīties, jo es nevaru pateikt, vai 25 lapas ir daudz vai maz. Tas vienmēr ir tāds jautājums, jo mēs gribam risināt. Mēs gribam godprātības jautājumus risināt caur iepirkumu, mēs gribam vidas jautājumus risināt. Un, protams, ka tīri tehniski tas iespējams arī to apjomu rada, un, kā es teicu, arī tas rada papildus šo slogu. Ja? Mums jāskatās, kā no viņa iziet. Un tas viens no risinājumiem, ko mēs arī Zemkopības ministrijas darba grupā esam piedāvājuši, ka tomēr paskatīties, kur mēs varam daļēji, ne pilnībā, bet daļēji virzīties uz, centralizētāku pieeju, kad vismaz daļu no šī iepirkuma procesa, tieši to, kur ir visvairāk šīs izziņas, pagātnes, faktu pārbaudas, ka varētu izdarīt centralizēt un priekš visiem. Lai katram pasūtītājiem nav jādara pašam, un arī katram piegādātājiem nav pie katra pasūtītāja atsevišķi jāpiesakās. Ja vismaz kaut kādu darbu mēs varētu izdarīt kopā. Protams, tālāk jau varbūt tehniskā piedāvājuma vērtēšana un cenas vērtēšana vai citu nosacījumu vērtēšana paliktu pie katra pasūtītāja pašvaldības atsevišķi. Bet tātad šeit varētu dabūt papildu efektu, kā šo slogu mazināt, kā mazināt darbības un arī padarīt viņas vienveidīgākas vismaz kādā posmā. Vai pie katra pasūtītāja nav pilnīgi cita pieeja. Un tieši tā kā arī saka, ka ir jālasa katrs nolikums un jāskatās, vai 27. lapas pusē kaut kas nav ieslēpts. Ingrīda, kā tas izklausās no pilsētas puses, kur ir... Es nezinu, varbūt tiešām nolikums bija tikai tās 25 lapas vai tā visa kopējā dokumenta, tikai nolikums. Ja? Man liekas, mūsu nolikums ir uz kādām 6 vai 7 lapām, ir īsāks. Ja? Un mēs gan varbūt katru reizi ar katru iepirkumu drusciņu kaut ko pieliekam klāt, bet tāpēc, ka precizējam, jo nāk jautājumi pretendentu un atkal nav to sapratuši, mums jau liekas, tik mēs esam pateikuši skaidri, bet atkal kaut ko tad pieliek klāt, un tad dažkārt pat veidojas tāda sapiņķerēta, jau šī dokumentācija. Bet es domāju, ka tiešām ir jābūt šajos iepirkuma dokumentos katram vārdam, katram teikumam izsvērtam, pamatotam un bez tādas liekvārdības. Jā, tas ir tikai māksla, jā, to tā uzrakstīt. Un cik ļoti, atgriežoties pie tā man jautājuma, cik ļoti tas viss ir tajā iepirkuma veidotāja rokās, vai tomēr līdzīgi kārtas minēja, ka iepirkums ir kā instrumenta kaste, kur kā futbola laukums, kurā tu spēlē, un tālāk jau ir arī vieta radošumam. Pašlaik, es domāju, instrumenta kaste ir zaļie iepirkumi. Pārējais jau ir tā kā, ja mēs runājam par MK noteikumiem, tas ir tā kā masta, tur nav nekāda. Bet veidojot iepirkums, un būtiski, man liekas, lai nav vietas interpretācijām. Un tad arī, ja nav vietas interpretācijai, tad arī tas iepirkums notiek kaut kādā prognozējumā laikā un rezultātā. Tas man liekas būtisks. Un tas var radīt
vairāk šīs lapas puses, bet parasti tie iepirkuma nolikumi nav nemaz tik gari. Tehniskās specifikācijas var būt garas, bet tehniskās specifikācijas viņām jābūt ļoti precīzām. Jo būtiski var viens mazs cipars būtiski mainīt piedāvājumu. Tur kaut kāda kļūda, piemēram, cilvēku skaitā, kas jāpēdina, visi bērnu skaitā, kas jāpēdina, tur būtiski mainās piedāvājums. Ja? Tā notiek kļūda, viss tāpēc ļoti pārdomātam iepirkumam, lai nav interpretācijas. Olga, kādas pārdomas šo visu dzirdot, cik ļoti tas ir iepirkumā, cik ļoti tomēr arī tie, kas domā par šo šķīvi, kas beigās parādās skolēniem priekšā, cik ļoti tur ir tās interpretācijas? Jā, tās interpretācijas mums kā uztveres speciālistiem jau svarīgi ir tas, ko beigās bērns dabū apēst, kas viņam tiek pasniegts attiecīgi. Un, mēs saprotam, ka gribās, lai ir kā izdevīgāk ekonomiski attiecīgi. Un, protams, tad attiecīgi ēdinātāji izvēlās tos produktus, kas būtu finansiāli izdevīgi attiecīgi, bet galvenokārt droši vien būtu jādomā par to veselīgumu un attiecīgi, arī tas, kas attiecās uz arī to produktu dažādību, tas ir īstenībā arī viens no faktoriem, kas bieži vien iztrūkst, jo arī tās opcijas, kas bērniem tiek piedāvātas, ir ļoti bieži vienas un tās pašas. Dažāda veida, gaļas ēdienu plus piedevas, arī attiecīgi, mēs zinām, ka 10 dienu laikā tad tās piedāvājums nevar atkārtoties, bet idejiski tie produkti tiešām tā dažādība un daudzveidība trūkst, un pieminējot jau arī tās olas un pakšaugus, protams, mēs gribētu, lai, kā saka, arī iepirkumos vairāk mēs redzētu arī šādas pozīcijas, lai attiecīgi un arī pavārus mēs varētu aicināt arī šos produktus vairāk iekļaut ēdienkartē. Tā no malas klausoties un atceroties arī savu bērnību, skolā bija joks, ka pirmdien mēs ēdam kotleti vidzem, otrdien kotleti jūrmalu un trešdien kotleti klūdziņu, vai aptuveni tā, ka tā ir viena tā pati kotleta, tikai dažādiem nosaukumiem. Bet tā nedaudz lieliski atkāp no manas puses, bet man šķiet, ka Olga šeit Jāni pieminēja tādu vērtīgu niansi arī par produktu kvalitāti. Tas ir produktu kvalitāte arī un cenas jautājums. Ir pilnīgi skaidrs, ka atkarībā no labturības pakāpes, kā tiek, piemēram, tās pašas vistas turētas, arī izmaksas ir dažādas, un bioloģiskais produkts mēs skaidrs, ka tas ir dārgāks par konvencionālo produktu. Un tad ir jautājums par to, vai tur nav ieslēpta kāda dziļa pretruna, kad ir lētākā cena, bet tajā pat laikā kvalitatīvākā izejviela, jeb kvalitatīvākais produkts. Tas būs viens jautājums varbūt ēdinātājiem un iepirkumu uzraudzības birojām, bet tad es aicinātu piedāvāt varbūt kaut kā radošāk arī pie šiem nosacījumiem, jo nevar gurķus iepirkt tāpatās kā būvniecību. Ir kaut kādas atšķirības. Un ja tie ir kritēriji, ka ar operas biļetēm ir ļoti vienkārši. Ir dažādas cenas operas biļetes un ir kvotas un ir laiks, kad tu vari pieteikties. Un ja arī produktu iepirkumos būtu sistēma, ka, piemēram, pirmkārt jāpiesakās tuvākā reģiona saimniecībām, attiecīgiem produktiem, kvota ir izpildīta, pieslēdzās nākamais reģions un pieslēdzās, ja gadījumā to nevar nodrošināt, kaut vai importu produkciju. Bet jāskatās kvalitāti. Ja? Bet es esmu pārliecināts, ka Latvija, kura var pašnodrošināt sevi ar visa veida pamatproduktiem, ka tad nebūtu problēma. Un savukārt, ja tas lielais iepirkums ir, teiksim, kopumā makro līmenī pateikt apjomi, lauksaimniekam ir jāplāno uz sezonām, uz nākamo periodu. Un tad, ja viņš zina, ka viņam būs iespēja pieteikties uz reģionā, uz nodrošināšanu, tad viņš arī plānos ražošanu. Un tā mēs arī attīstīsim visu veidu ražošanu, vairāk plānosim. Tās ir tādas idejas, kā aicinājums elastīgāk pieiet šiem te iepirkumiem, nosakot ļoti konkrētu lielo rāmi, bet nerunājot par bērnu skaitu plus mīnus 1 vai plus mīnus 10, kas ir nonsens pēc būtības.
Te divi jautājumi izskanēja. Viens, varbūt varam paņemt sākumā cena kvalitāte, ar kāds redzējums par šo? Manuprāt, es sākšu tomēr vienu atkāpi. Ja? Mums lielākā daļa ēdināšanas iepirkuma skolās ir tiešām pakalpojumu iepirkums. Mēs nopērkam ēdinātāju. Ja? Protams, šajā brīdī arī ir ēdinātāja apsolījums, jo piedāvājums pēc būtības ir apsolījums. Kaut ko izdarīt noteiktā kvalitātē par noteiktu cenu. Un šajā brīdī tur nav problēmas. Arī šobrīd ir pasūtītāji, kas vērtē šos pašus piegādes attālumus, un to visu var kā uzstādījumu ielikt. Tur, protams, varbūt nevajag ielikt pārāk ierobežojuši tā, ka tam ēdinātājiem galīgi nav elastības iespējas vai atkal ir ļoti liela birokrātija, lai nomainītu piegādātāju, kas jau viņam piegādā. Bet, jebkurā gadījumā tam ēdinātājiem ir salīdzinoši brīvas rokas izvēlēties tos produktu ražotājus, kas viņus piegādā. Jā, protams, ir uzstādījums par produktu grupām, par proporcijām, kam ir jābūt pasniegtam, bet šeit tā elastība principā būtu. Par produktu kvalitāti. Protams, atkal ir droši vien piemēri dažādi, kolēģiem varbūt arī labāk zināmi, bet principā, ja mēs prasības nosakām caur specifikāciju, to līmeni, kam ir jāatbilst, un šeit var būt arī prasības par bioloģiski audzētiem produktiem un vēl virkne dažādu prasību. Un, tā cena jau beigās tāpat būs, ja, kā viņš nekad nebūs vienīgais kritērijs. Es neesmu redzējis gandrīz nevienu iepirkumu, kurā tikai cenu vērtētu, nevērtējot varbūt pašu produktu. Ja. Tas kādas prasības mēs gribētu izvirzīt, un te varbūt atkal ir bišķi jautājums par to kopīgo politiku, kopīgo pieeju. Jā, droši vien pakāpeniski tām prasībām būtu jāaug, jā, tāpat kā pakāpeniski būtu jāaug, tai vēlmei varbūt tuvāk īsākās piegādes ķēdēs šos produktus arī saņemt. Un tas ir tas, uz ko ir jāiet. Bet tur, protams, ir otra, ar ko ir jābūt uzmanīgam, kas padara sarežģītus daudzus iepirkumus, ka mēs ieliekam prasību, piemēram, vienalga minēsim, tur 100 km attālumā jāpiegādā viens vai otrs produkts. Un tad beigās izrādās, ka tā produkta tajā attālumā nav. Un tad pasūtītājs ir sprukās, gluži visu iepirkumu pārtraukt negribās, izvēlamies jau kaut ko, kas neatbilst prasībām, pēc tam mums aiziet gari strīdi, vērtēšanas, atbildību vērtēšanas un tam līdzīgi. Bet katrā ziņā tas, ko Gaigala kungs uzrunāja, tas ir izcināms, un tas ir šobrīd daļa pasūtītāju to izmanto un arī labu rezultātu sasniedz. Daļa, varbūt daļai vēl ir kur augt. Kādas pārdomas šo visu klausoties, jo skaidrs, ka viens ir prasības, otrs ir tā realitāte, ko var arī īstenot. Pašlaik jau it kā zaļais publiskais iepirkums arī nosaka šo attālumu, ko var arī piešķirt papildus punktus vai kritērijus noteikti, un cits pašvaldības arī to izmanto attiecīgi, skaitot kilometrāžu tuvākam, piešķirot vairāk punktus. Un, es arī neatceros, ir uz dažas pašvaldības uztaisa, teiksim, pārējos zaļos noteikumus tādas, ka tas viegli izpildām, un tad patiešām paliek tikai cena. Bet tiem, kuriem izvirzīts augstākas prasības, tai pašai Rīgai izvirzīts prasības pret produktiem, tur īsti cena spēlē, bet ne tik lielu lomu vairāk. Tur vairāk tieši uz produktiem. Un šeit arī jābūt mazliet, tiešām, ja kaut kādas prasības izvirzam, tāda ir realitāte, izvirzam prasību 25 km attālumu. Tad vai pasūtītais ir izpētījis 25 km attālumā pieejamo produkciju? Un tad izrādās, ka nav, vai izvirza tādas attālumu, kur ir viens. Un tad ēdinātājs zvana šim, un viņš pasaka, mēs ar jums nesadarbosimies. Ja šis produkts nav, mēs nevaram piedalīties. Tad kādu šo situāciju ir izcināt? Kāda būtu risinājums šeit? Pirms mēs liekam iekšā attālumus, pasūtītājiem jāizpēta, ka ne mazāk kā 2 potenciāli piegādātāji. Ja ir 2 piegādātāji šajā attālumā, 25 km, 2 sīpolus var piegādāt 2 piegādātāji ar augstāk izvirzītām prasībām. Tātad mēs šādu prasību varam izvirzīt. Ja ir viens, nedrīkstam. Ingrīda, cik tas ir reāli ikdienā, un arī tā skaitā izpētīt to, ko Guntis minēja, jo gan jau, ka tā nav ne tikai Rīgas, bet arī citu arī pilsētu iepirkuma veidotāju ikdiena.
Tas ir obligāts pienākums iepirkuma komisijai, ja, pirms to darīt. Jā, mums arī ir gadījies, ka, teiksim, izsludinot vēl šis ražotājs ir tāds ar visu savu, teiksim, zaļās karotītes certifikātu un pēc kāda laika nav vairāk, un tad nāks pat iepirkumu pārtraukt, ja, jo tāpēc, kad nav atbilstoši pretendents. Bet ko jūs sakiet par to daudzpakāpju iepirkuma sistēmu, ka ir kaut kāds laika periods, kad ir augstākām prasībām pirmkārt, un pēc tam nākamais, ja nepiesakās, tad nākamais un nākamais, jo visi produkti tiek ražoti atbilstoši kvalitātes prasībām. Šāda elastīgāka sistēma, tad arī tas darbotos, un tad nebūtu tik birokrātiski jāskatās uz gramiem un uz Nē, te nav grami, te visiem pretendentiem ir jāizpild vienotas prasības, ja, tātad viņi iesniedz ir noteikta, ja, šī tehniskā specifikācija, kas ir arī jāizpilda, ja. Bet par ir tiem pašiem kilometriem. Par kilometriem ir tā, ja. 20 kilometros, kādi 20 Rīgā. Es tiešām, jā, Rīgā nevar, tāpēc, ka ir tas lielais apjoms, un es pati zvanu un rakstu šiem ražotājiem, mums vajag Daugavpilu, mums vajag Krāslavu, sviestu, ja, teiksim, kur ir bioloģiskais Lazdons piensaimnieks, tas ir tuvāk, ja, bet Daugavpilī tur ir atkal maiznieks, ja, un tāpēc šos apjomus var nodrošināt tikai tādi lieli ražotāji, tad jāskatās, kur viņi ir. Varbūt mazāks pašvaldības var ar kaut kādu mazāku, ja, šo apjomu, bet Rīgai ir šie 250, pat 280 un pat 300 kilometri. Jā, Kāda? Te tā sarežģītība ir tajā, ka mēs nevaram vienu prasību uzlikt visiem pārtiks produktiem, ja, un ļoti ir jāsaprot, kas ir tajā grozā un cik lielā attālumā ir iespējams dabūt. To elastības mehānismus noteikti var veidot arī jau caur šo punktu sistēmu. Viņa tomēr viņa automātiski nediskvalificē. Ja? Viņa ļauj iegūt vai neiegūt šos papildu punktus. Tā kā te ir šī iespēja, bet tas, kas vēl viena lieta, kas ir, kāpēc ļoti uzmanīgi ar šiem kilometriem jābūt, ko arī darba grupās ļoti daudz norādījumi, kas ir tā viena no problēmām, tas godaprāts izsekojamība, jo papīrus mēs dabūjam. Ja, vai tas produkts beigās uz galda ir tas īstais, apsolītais? Tas ir tas, kas ir bieži vien to visu, ko mēs esam iepirkumā labās lietas salikuši, var padarīt automātiski neefektīvu un bezjēdzīgu. Ja mēs pēc tam nespējam nodrošināt, atsakot, ka tiešām tas apsolītais bioloģiskais produkts tiešām ir piegādāts. Un te varbūt pat nav runa, vai viņš ir no vienas saimniecības vai otras, ja, kas ir viens līmenis, bet vai vispār viņš ir bioloģisks beigās. Un tur ir jābūt ļoti lielai, jo tas ir tas jautājums par uzticību valsts pārvaldē, lielā mērā pasūtītājiem, ka mēs spējam parādīt, ka tiešām mēs nopirkām bioloģisku, viņš ir, kur tika piegādāts, un par viņu tad attiecīgi arī tiek samaksāts visdrīzāk bišķi vairāk nekā par parastu produktu. Citu tieši to arī uzņēmumi arī min, un arī citi kā argumentu to, ka mums ir augstas prasības, augstas un pamatotas, ļoti labas prasības, bet kontrolas līmenis ir zems, un tur ir kopā gan godprāta jautājums, gan arī kontrolas mehānismu kaut kāda izlases kārtībā jautājums. Un mēs jau zinām, pavisam nesen bija tāds pētījums par vienu konkrētu pašvaldību, kur tik rūpīgi izsakots, cik iespējams izsakot produktu izcelsmei. Un tad izrādījās, ka tas ir ļoti tālu no tiem augstajiem cēlajiem mērķiem, iepirkumu uzdevumiem, ka viss ir tiek noargumentēts, ka nebija iespējams dabūt, un tad beigās mēs dabūnām, Lietuvu, Poliju, vēl kaut ko. Mums atlikuši vēl 20 minūtes sarunā. Mums ir arī daudzi skatītāji jautājumi. Patiešām cilvēkiem šī tēma interesē, un tas patiešām iepriecina. Olga, viens jautājums. Mēs laikam arī pieminam to bioloģisko produktu, kā reiz tieši skatītājs vaicā, vai tiešām vajag to bioloģisko produktu, kāda atšķirība? Jā, atšķirība būs tāda, ka, ja mēs runājam par komerciāli ražotu vai bioloģiski ražotu produktu, tad jā, droši vien gan tur, ja mēs runājam, piemēram, par gaļu vai par piena produktiem vai par graudiem, gan tur būs noteikts plus mīnus līdzvērtīgs uzturvielu daudzums, olbaltumos, ogļhidrāti un tauki, bet ja mēs skatāmies bišķiņi smalkāk un vērtējam tālāk, piemēram, runājot, teiksim, par kaut kādām, piemēram, polinē piesātinātām taukskābēm, piemēram, ja mēs runājam par olām,
tad attiecīgi mēs saprotam, ka polinepiesātināto augstskābju koncentrācija tur varētu būt bišķiņa augstāka. Vai, teiksim, ja mēs runājam par gaļām, tad mēs saprotam, ka attiecīgi jautājums ir par dažādām vielām, ko izmanto šo dzīvnieku audzēšanā. Un tad attiecīgi tiešām ir vērts, ka dod priekšroku šiem te bioloģiskiem pārtikas produktiem, dēļ tā ir tā papildus pievienotā vērtība. Viens varbūt uzreiz saistīts jautājums, mēs runājam par produktu kvalitāti. Viens skatītājs vaicās, neminēšu būt konkrētos zīmolus, ko viņš min, bet viņš raksta, ka vienā veikalā un citā veikalā un kādā restorānā var paēst pa 3,99, skolā nevar. Tas ir, Olga, beigās jautājums par to, kādi ir produkti, gatavojot šos te pusdienu piedāvājumus veikalos. Es neminēšu lēto preču veikalu nosaukums, bet cerams, ka uztverat domu. Jā, bet manuprāt, skolu ēdināšanai ir mazāks finansējums piešķirts krietni nekā 3,99 minētais. Līdz ar to, ja būtu šāds finansējums, es domāju, ka mūsu bērni būtu pabarot vienkārši kolosāli labi attiecīgi, un tad būtu jau pavisam cits stāsts arī par kvalitāti. Bet es domāju, ka mēs tikpat labi, jāsaka godīgi, droši vien veikalā un dažādos tīklos tik ļoti nepievērstu uzmanību kvalitātes kritērijiem, kā tas tiek darīts skolu ēdināšanā. Dažādi arī kvalitātes kritēriji. Ja mēs varam paņemt vēl vienu no skatītāju jautājumiem, jo mēs jau nedaudz to aktualizējam, cik lielā mērā var uzskatīt, ka esošie noteikumi ir aktuāli no uzturu speciālistu un ēdinātāju skatu punkta, varbūt liederīgāk ir vienkārši noteikt galvenās grupas un ļaut skolām un ēdinātājiem izvēlēties attiecīgi jau tālāk produktus un nereglamentēt tik lielā detalizācijas pakāpē. Gunti, kādas pārdomas šo dzirdot? Nekonkrēts jautājums, bet, ja skatāmies noteikti noteikumus vajag, esošos noteikumus noteikti gan var, lai nav interpretācijas, noteikti viņus vajag uzlabot, jo tur ir iespēja interpretācijai. Ļoti, teiksim, sākt tur detalizēt rakstīt neieteikt. Bija ļoti laba doma darba grupās viss, kad vadlīnijas un vadlīniju, teiksim, sadaļā var sarakstīt pilnīgi visu, gan pa pupiņām, gan pa olām, gan visu pārējo, jo principā tādai pieaugušai sabiedrībai, es domāju, vadlīnijas ir pēc kā darboties. Ir pamatlietas, kas jāievēro, tas pat uzturvērtība, kaut kādi galvenie punkti, ZPI un vadlīnijas. Kādas pārdomas šo dzirdot vadlīnijas? Tas savā ziņā iedod brīvību no otras puses vai nepazaudēt kaut kur arī kontroli? Varbūt pilnīgi visus normatīvos aktus pārlikt uz vadlīnijām nevar, bet tās lietas, kas attiec uz produktu izvēli un ēdienu izvēli un sortimentu un to noteikti var un kā ēdienus gatavot, kā pasniegt, un to visu noteikti var un vajag likt, jo pašreiz tas tiešām ir ļoti daudz, kas noteikts un interpretējums, kā jau Gunts teica, Šķiet, ka Olgas pārstāvētās asociācijas vienā no pētījumiem tika arī konstatēts to, ka papildus vēl tam kvalitīviem saturam tiek arī dažādi cukuroti ēdieni, dažkārt arī piedāvāti un pieejami. Tā jau tālāk ir interpretācija par to, ko un kā var ēdinātājs nodrošināt. Es, piemēram, atceros, ka skolā man arī bija tā izvēle. Es varēju iet un paēst kārtīgi ēdienu reizi. Es varēju aizskriet arī turpat līdz kafejnīcai, nopirkt kaut ko ātrāku, vieglāku, varbūt saldāku. Es pieļauju, ka šobrīd jau ir šis kopš tiem laikiem, kad es mācījos, jau ir daudz stingrāk, ir dažādi noteikumi jau izveidot. Bet kur tā interpretācija tur rodās, Ingrīda? Es nezinu, jo pat vēl pagājušā gada rudenī pieņēma vēl par cukuru saturu dzērienos, samazināja noteikts, kas iepriekš nebija noteikts, cik var būt. Un tiešām ir Rīgas varbūt nav, bet citās pašvaldībās, kurās esmu ciemojusies, ir bijušie saldie dzērieni un nav ievērojuši varbūt, kad ir mainīti šie normatīvie akti, tā kā tas tiek noteikts, un es nezinu, kur tās interpretācijas attiecībā pār to saturu gan tur nav interpretējamas,
Tur var tāda ievārījumi pieliek ievārījumi, pieliek sīrupiņu, visu to, to var darīt, bet pievienotais cukurs 11 gramu, laikam. Kā tur īpaši neieskriesies ar to saldumu, bet skaidrs ir tas, ka tas ir viena no lietām, ko iespējams ir nepieciešams pārskatīt un pievienot to cukuru daudzumu kopumā. Protams, tas ir sarežģītāk, bet tas ir viens no iespējamiem risinājumiem. Bet tikpat labi. Jā, es varbūt varu tikpat labi to var iesticināties par tiem cukuriem. Tikpat labi bērns ir pašvaldības ieraksts skaidru un gaiši. Nepasniegt saldināts dzēriens. Nepiesniedzam. Olga, jā. Jā, par pievienotiem cukuriem. Jā, man liekas, no pagājušā gada jau ir samazināts šis pievienotais cukura daudzums atļautais no 20 gramiem, ja es nemaldos, līdz 11. Bet tā interpretācija tur ir iespējama, jo, ja tiek piedāvāts produkts, kas jau satur, piemēram, cukuru, un šis produkts nevis tiek ražot, pagatavots, bet ir iepirkts, ja man atmiņa nepieļīt, piemēram, būciņa tiek iepirkta, tad tur jau tas pievienotais cukurs būciņa netiek skaitīts tajos 11 gramos. Jā, to, ko minēju. Tad attiecīgi reālais tas kopējais pievienotā cukura daudzums ir krietni lielāks. Un jā, tā opcija, ka vairs netiek pasniegti saldinātie dzērieni, ir ļoti, protams, ļoti apsveicami un atbalstāmi, bet mums ir jāsaprot arī to reālo dzīvi. Bērns, kā es teiktu, skolā to nedabū, bet būs plakus veikals. Jāni? Būs pilnīgi nepareizi, ja es kaut ko nepateiktu par izglītību, vai ne? Bet, godīgi jāsaka, pirmkārt, ēšanas paradumu veidos ģimenē. Punkts pirmais. Un pēc tam veidojas skolā. Un tad ir obligāti būtiski, ko skolotājs jeb skolotāji ir pastāstījuši programmu ietvaros par veselīgu dzīvesveidu un kā iedarbojās tā pati sāls vai tas pats cukurs un tā tālāk uz tavu dzīves kvalitāti nākotnē. Un tad varbūt veidosies arī tā izpratne, jo tikai ar normām, normatīviem un aizliegumiem un kontroli arī netiks cauri. Tā kā tas ir būtiski, un tajā mirklī, kad skolā arī skolas vadība, ēdinātājs arī atcerās, ka tie ir tie kriteriji, kas jāievēro. Un arī vecākiem, tajās skolās, kur ir aktīvāks vecāku padoms un tā tālāk, tā ir sadarbība ar skolas vadību un arī ar pašvaldību, lai iedzīvinātu šos te pareizos principus, kurus mēs zinām, bet ikdienā neievērojam bieži, tomēr mēģināt iedzīvināt dzīvē. Mēs pieminējām arī iepirkumus. Protams, ir iepirkuma dažādi kritēriji, cena prasības, tā skaitā uzturam, kāds ir jāpasniedz. Vai šeit tā pieeja ir, mēs runājam par to līdzsvaru, pietiekami līdzsvarota, un vai šeit kaut kur nav tā nosvēršanās, kā Jānis man šeit minēja, bija par to vairāk par cenu un mazāk par kvalitāti. Vai šeit arī ir vieta risinājumiem, Ingrīda? Te jau teicu, ka Rīgas iepirkumos tai cenai jau sen ir ļoti maza vieta atstāta. Ja? Tie ir 20% no viskopā. Pārējais ir tā pārtikas kvalitāte. Jo tāpēc, ka arī tā ēdināšanas maksa nav augsta, un mēs esam arī noteikuši minimālo slieksni, zem kura nedrīkst, ja tātad šo cenu piedāvāt, jo ir jāsaprot, ja tagad ir 3,09 un piedāvāsi cenu pa €1,50, tad ko tad tur saņems, kāds tur kvalitatīvs produkts var ielikt, ja? Tāpēc cenas jautājums faktiski nenosaka to, kurš uzvarē. Uzvar tas, kurš piedāvā tiešām pēc iespējas vairāk šos bioloģiskos zaļās karotītes un integrētās audzēšanas produkts, ja? Un tie mums ir noteikts daudz dažādas, ja, šīs prasības. Un runājot vēl par to pārbaudi, jā, protams, tas ir apgrūtinoši to izdarīt, nokontrolēt pēc tam, vai šie produkti ir, bet var izsekot bioloģiskos produktus, tiem ir marķējums, var izsekot zaļās karotītes produktus, tie ir iepakoti un tiem ir marķējums, ja, grūtāk varbūt ir arī integrētās audzēšanas dārzeņiem, ja, tur izsakot līdz saimniecībai ir grūtāk, ja? Bet tā kā tas tiek darīts, jā. Kāds pārdoms par šo?
Par cenas vērtēšanu es piekrītu. Tas, kas, protams, vienmēr ir jāsaprot, droši vien, ja mums nebūtu finansējums ierobežots, ja, tad mēs droši vien daudz kur par mazāk runātu, varbūt par to uzsvaru par cenu, ja, vai mēģinātu likt. Protams, ka pasūtījumi viņam ir jāiekļaujas budžetā, ja, un cik ir atvēlēts skolēnu ēdināšanai, tik ir. Tur, protams, arī ir jautājums. Katrai pašvaldībai varbūt ir nedaudz cita pieeja vēl ar visiem līdzfinansējumiem, ar prioritātēm, ko ēdina, un tas noteikti ietekmē arī ēdinātājus, piegādātājus un to prognozējamību. Lai mēs varētu pateikt, viens ir tas, ko mēs uz šo sezonu, piemēram, pērkam, ja, bet vai arī mēs varētu bišķi prognozēt pēc 2-3 gadiem, un tas noteikti arī ietekmē ražotājus ļoti daudz, kas viņiem ir svarīgi. Un, šobrīd šie jautājumi ir uzrunāti, viņi arī šajās pašās darba grupās tiek risināti. Bet, jā, es arī tāpēc varbūt uz to cenu kā tādu lielāko faktoru tiešām neliktu. Mēs skatāmies kvalitāti, bet, protams, mēs nenoliksim. Droši vien ēdinātāji var palabot. Protams, ka viņi arī skatīsies, ja vienādas kvalitātes produkti būs. Protams, ka viņu vēlme ir strādāt ekonomiski, dzīvot spējīgi, ja, un izdzīvot un attīstīties. Un, protams, ka būs vienāda kvalitāte. Viņi mēģinās ņemt to ētāku produktu. Jā, bet, protams, runājam par vienādu kvalitāti. Gunti, kā ir tā izvēle ikdienā? Jā, par cenu runājot, tas ir arī tāds lētākais. Īstenībā tā, ka tādi lielākie, varbūt ēdinātāji vai nopietnākie ēdinātāji, tur pirms izvēlās produkts notiek reāli izvērtēšana. Kāpēc mēs ne tikai cena, vispārējais, pieņemsim cūgaļu, viena cūgaļa, otra, bet tauku saturs, cik ilgi viss. Un par finansēm runāt, tas ir tā, par produktiem, par finansēm vai ēdinātājiem ir, nav tikai svarīgi šodien finansējums, vai tas ir 3,09 šodien. Ir svarīgi pēctecība un tie 3-4 gadi, ja teiksim, zemnieki gribētu zināt visu, mēs arī gribētu zināt, kas būs pēc 3-4 gadiem. Jau šo mirkli notiek, mēs dzirdam, kas notiek viena pašvaldībā ceļ, otra pašvaldībā ceļ. 20. gadā vispārīgi pašvaldībām uzlika lielu slogu, pusi finansēt. Mēs pilnīgi neziņā dzīvojam. Viss arī tā kā pa to, kā būs rītā. Šeit jums ienāca arī skatītāja jautājums tieši par šo tēmu, un es uzrunāju jūs skatītāji, šis ir pēdējais brīdis. Ir kādi jautājumi, lūdzu sūtiet tos tagad, lai paspējam tos vēl apskatīt, bet skatītājs vaicā, ja pašvaldībām nepietiek budžeta sabalansētam uzturam, varbūt jāļauj vecākiem atbilstoši līdzfinansēt. Līdzfinansēšanas modelis, kādas pārdomas par Uzreiz pašvaldība pateiks, bet es ļoti konkrēti zinu gadījumu, kur vecāki papildus maksā ēdinātājam firmai, kura ir Lietuvā. Ja, tātad mēs runājam par aizberga virsējo daļu, bet mēs esam pieķērušies ļoti tādai pamatīgai problēmai ar lielām cerībām, ka kaut ko izdosies tomēr saprast un uzlabot. Ir kāds pārdomas par skatītāju jautājumu? Vecāku līdzfinansējumu. Arī jau otro gadu ir šis līdzfinansējums vecāku. Bērniem pusi, tātad maksā vecāka pusi pašvaldība, bet 5. klases, bet ir ļoti daudzas grupas, kuras ir atbrīvotas no šī līdzfinansējuma Rīgā. Tās ir ļoti daudzas grupas. Bērnu skaita ziņā es tā varbūt nevarētu pateikt. Varbūt ir 10%. Jā, jo tur ir gan daudz bērnu, gan sociāli nelabvēlīgi, gan grūtībās īslaicīgi nonākuši, gan ukraiņu, gan invalīdi, gan ļoti daudz dažādas grupas ir. Tas balans tur tomēr ir jāatrod. Ja? Nevar jau visiem, protams uzlikt šo svaru. Kamēr vēl gaidām vēl kādu skatītāju jautājumu, jau apaļojoties varbūt mūsu šodienas sarunai, kas varbūt ir tā jūs vēl kāda pārdoma, atziņa arī no šodien dzirdētā, ko vai gribās uzsvērt, vai vēl ielikt ceļamaizē arī plašākām diskusijām par šo tēmu, arī kas notiek Zemkopības ministrijā, kā lai mēs šo labo teoriju par veselīgu uzturu labāk iemiesojam praksē. Mēs pāris risinājumus jau šodien esam uzskaitījuši, bet varbūt, ka vēl ir kas stundas laikā vēl nav pateikts. Droši, brīvi katram dod iespēju vēl noslēgumā pateikt savus vārdus. Olga, sāksim ar tevi. Jā, paldies. Es teikšu, ka mums kā asociācija, Latvijas Dietas un uzturas speciālistu asociācija arī, protams, būtu
ļoti svarīgi. Tas vairāk nebūs par skolu ēdināšanu, bet par vispārējo mūsu iedzīvotāju veselību, pie kā mums noteikti vajadzētu strādāt, un es noteikti sagaidītu atbalstu arī gan no NVD un Veselības ministrijas puses, un tās ir valsts apmaksātas uzturas speciālista konsultācijas, jo attiecīgi, ja mūsu iedzīvotājiem būtu pieejamāka arī šis pakalpojums un attiecīgi konsultāts pie speciālista, tad arī varbūt dažādas veselības problēmas arī varētu būt atrisinātas ātrāk. Attiecīgi, tā ir viena lieta, ko noteikti man gribētos, kam vajadzētu arī pievērst uzmanību. Un kas attiecās uz skolu ēdināšanu, mēs ļoti daudz runājam par to, ka jā, ir daudz mīnus un daudz pie kā strādāt, bet es domāju, ka mums arī būtu jābūt lepniem ar to, ka mums tiešām Latvijā ir, kā saka, valsts finansēts arī ēdināšana, jo daudzās Eiropas valstīs tā nav, un daudzas Eiropas valstīs varētu sapņot arī par tādu silto bērnu ēdināšanu pusdienu piedāvājumu. Tā kā es noteikti arī gribētu, kā saka, arī pateikt kaut kādu labu vārdu par šo. Ļoti labi. Patiešām starp visiem risinājumiem un problēmu risināšanu nevajag noteikti pazaudēt to, kas jau ir labs Latvijā. Mēs patiešām varam ar daudzām lietām šeit lepoties. Jāni. Ļoti īsi par to, ka būtu vēlama elastīgāk šī iepirkuma sistēma un savstarpēji izdevīgāk. To mēs runājām par to, ka bez tā, ka būtu jāpilnveido šie normatīvie dokumenti, vadlīnijas, manuprāt, ir ļoti labi. Un mēs arī ievērojam, ka tur, kur ir esošajos dokumentos ļoti detalizēti par piena produktiem, piemēram, un sieriem sarakstīts, olas pat nav pieminētas. Tā kā mēs arī pie tā strādāsim. Un tas, ko es domāju, visiem skatītājiem ir vērts zināt, ka katrā ziņā putnkopībā gan dejēvists, gan putnu gaļa netiek lietotas nekādi papildus preparāti vai antibiotikas. Tas vienkārši ir aizliegts ar Eiropas standartiem Latvijā. Tas, ka ienāk kādreiz importa produkcija, kur mēs nezinām šo kvalitāti, ir cits jautājums. Bet to, ka mūsu olas un putnu gaļa ir absolūti perfektā kvalitātē, to es varu pilnīgi apgalvot. Ļoti labi. Tas noteikti vieš arī pārliecību par vietējā produktu izvēli, jo standarti, kas ir Latvijā, mēs saprotam tos un tos arī ievēro Ingrīda ceļa maizei. Es arī gribu pievienoties tam, ko Olga teica, ka tiešām mēs varam arī būt lepni ar šo ēdināšanu, jo tā, tiekoties, teiksim, arī ar citu valstu skolām, dažādos projektos, viņi tikai izsaka brīnu par to, ka pie mums tā ir un bērni var paēst siltu ēdienu. Lieliski, ka tiek veidots konkurss arī skolu pavāriem. Es domāju, jā, Rīgā droši vien arī tādu vajadzētu sarīkot, jā, jo mēs neizceļam, jo tas ir ļoti grūts darbs, tiešām pagatavot ēdienu īsā laikā daudziem bērniem un visi. Jā, uzreiz vairākiem simtiem, jā. Bet, kaut kā ir jādomā tomēr vēl par, kā to varētu izdarīt, ka šos pavārus vēl izglītot un apmācīt, par ko te mēs runājām, kurā brīdī. Bet tas vēl būtu jādara tiešām par tām jaunām garšām, jā. Tad bērni būtu pavisam laimīgi, es domāju. Skatos šobrīd, ko mums skatītāji raksta, un laikam arī Olgas iedvesmot arī kāds skatītājs dalās savām pārdomām par uzturmācības stundu nepieciešamību. Skolās vajadzētu ieviest veselības mācību, ja ne visām klasēm, tad kaut vai kādos posmos, piemēram, 4. līdz 9. klasi, viņi nevar iekļaut katru nedēļu, tad iekļaut pa semestriem. Un tad skatītāji attiecīgi tālāk komentē, kas sasaucās arī ar to, kas pirmajā diskusijā no šī cikla arī tika runāts. Neaizmirsīsim arī par tiem izglītības aspektiem. Arti. Es viennozīmīgi pievienojos, ka nav viss mums tik slikti, kā mums reizēm gribās apgalvot. Otrkārt, ir pozitīvi tas, ka šobrīd arī Zemkopības ministrija nedaudz to līderību ir paņēmusi un karogu nes, un rezultātā, ja tas tā arī noturēsies, tad mēs rezultātu noteikti sasniegsim. Un visbeidzot, varbūt tas, kas tiešām ir svarīgi pie šī visa, ir tā informētības vairošana vai, teiksim, skaidrošana. Vai tiešām mēs apzināmies, kāpēc ir svarīgi vieni vai otri produkti, ko viņi dod, kāpēc, teiksim, sāls ir labs vai slikts, vai saldinātie produkti. Vai tas tiešām jau, ja būs pieprasījums pēc noteikta līmeņa ēdiena
skolās jau, tad arī pēc tam jau sistēma to nodrošinās. Šobrīd jātiek pāri tam, ka mēs reizēm varbūt pat nezinām, kāpēc mēs to darām. No pasūtītāja puses, bet arī, ka vecāki apzinās un arī paši iedziļinās. Un kā Jānis arī minēja, ka vecāki nāk arī ar savu iniciatīvu, arī risinājumiem. Jā, es varētu teikt, pievienojot to, kas mums ir labi. Man liekas, reti, kuriem vai varbūt vienīgiem ir mums ir nacionālās kvalitātes schēma, kas īstenībā ļoti diezgan lielu procentuālo daļu vienkārši uzliek, ka tā būtu vietējā produkcija, tas NPKS, kas tas ir tāds unikāls radīts, kad tu to vari nodrošināt vietējo produkciju. Un, es pieteiktu tā, ka skolēnu ēdināšana vai bērnu ēdināšana šeit ir tik daudz iesaistītie, un atcerieties to, ka vienmēr pajautāt no visiem iesaistītiem, pajautāt viedokli, salikt viņu visu kopā un ļoti turēties uz to galveno mērķi, kad mēs bērnu paēdinām veselīgi, ilgspējīgi, viss. Tas ir tas pats galvenais mērķis, ne no tā novirzīties, vai tur vairāk kas iekšā, vai tur kaut kas aizliegts vai neaizliegts, bet pats galvenais mērķis, lai uz to mēs turamies. Redz, kā ļoti, ļoti vērtīgi arī ceļamais vārdi. Mēs šeit tajā stundā, lai gan mēs esam šeit tik daudz tēmas, mēs aptvēruši esam vairākus, un šeit, ka risinājumi mums izdevies uzsvērt arī vairākus tikai īsais pārskēns, tad uzturmācību skolēniem, ar ko noslēdzām šeit beigās, arī tā noteikti ir aktuāla. Uzsvers uz iepirkumiem un iespējams vietu radošumam, iespējams arī caur plašāku vadlīniju spektru, iespējams tās ir centralizētākas pārbaudas, kas noņem nost administratīvo slogu arī no iepirkumu veicējiem. Tā skaitā arī pavāru izglītošana, apmācība, tas arī noteikti ir. Un beigās tas, ko mēs šodien šeit arī TVN studijā darām, skaidrojošais darbs, par to noteikti nevar aizmirst. Tā kā ceru, ka arī visi iesaistītās puses šo arī paturēs tā skaitā savā prātā, lai ir, kā Gunts saka, tas skaistais rezultāts. Un beigās, lai mums ir tās veselīgās paudzes un arī laba vietējā ekonomika un to kvalitatīvo produktu uzsvers, par ko mēs nevaram aizmirst, jo šeit Latvijā mēs patiešām dzīvojam labi, ja mēs salīdzinām arī vairākām Eiropas lielajām valstīm. Tas produkta kvalitāte, tā garša, tas, ko mēs iegūstam no produktiem, tomēr mēs zinām, ko mēs audzējam un veidojam šeit Latvijā, un uz to mēs noteikti arī varam paļauties. Tā kā es ceru, ka izdosies patiešām atrast to balansu starp teoriju un praksi. Liels paldies visiem šodienas diskusijas dalībniekiem, liels paldies visiem skatītājiem, kas mums šodien arī skatījās. Sekojiet līdzi, arī Olas ir spēks arī kampaņai, kur noteikti būs vēl kāda sarunas un materiāli sīkāk par šo tēmu. Liels paldies, ka bijāt kopā ar mums. Mans vārds ir Artis Ozoliņš un tiekamies jau citā vietā un citā laikā. Visu labu!